23. Inglis Leja ziņojums par izšķiras novada ilgtermiņu stratēģijas attīstības programmu turpmāku izstrādes gaitu. Labdien! Turpmākā virzība ir sekojoša, ka mēs esam saņēmuši tomēr lēmumu, ka mums ir jāveic šis strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Tātad šobrīd tiek gatavots līgums ar pakalpojumu sniedzēju par šī pārskata ziņojuma sagatavošanu. Un ir paredzama vēl viena sabiedriska apspriešana tātad šim ietekmes uz vidi novērtējumam. Un tas būs apmēram aprīļa mēnesī. Līdz ar to tā prognozējumā, kad varētu būt jautājums par apstiprināšanu, gala apstiprināšanu varētu būt jūlijas drīzāk, jā, tad? Jūnijas, jūlijas, jā, kaut kur apmēram. Diemžēl jāatzīst, ka jaunu priekšlikumu un, teiksim, ideju vai nu, teiksim, kā mēs bijām runājuši konkrēti par kaut kādas vīzijas sadaļu vai novada specializācijas, ieteikumiem ir saņemts salīdzinoši maz, tikai viens būtībā ieteikums pēc būtības par to, ka jāspecializējās vairāk kultūrā. Piekrītu, ka iespējams šis garais process saistībā ar stratēģiju ir varbūt pat nogurdinošs un prognozēju, ka aprīlī, tad, kad vēlreiz būs šī sabiedriskā apspriešana, varētu būt lielāka rosība. Varbūt jautājumi drīzāk. Jūs bijāt jaukuši iedzīvotājiem apspriešanu to versiju, kas bija decembrī sagatavot, manuprāt. Bet citas šobrīd nav. Nav un nebūs arī. Nē, nu būs, tad, ka mēs to projām gaidām. Personīgi bija iesniegus tos priekšlikumus attiecībā uz stratēģiju, bet man būtu vārds piekus, nospēdēt 4 stundas to, kas laboja latviešu valodu, laboja vienkārši tekstu saturiski, un nerunāsim par to, kad arī saturs tajā stratēģijā ļoti vājš. Jo programmas man jāšos nebija spēka, tad ir jāņem vai vēl viens konsultants, kas to strādā, jo tur joprojām nav līdzības plāna, tur joprojām nav tās investīcijas sadaļas, kas pati galvenā vispār tajā programmā, kad tad mēs to apspriedīsim. Jo tad sabiedriskajā apspriešanā tas vispār nebija izlikts. Un, ja ņem vērā, kad attīstības programma ir pašvaldības politika, ko ievēlētie deputāti kopīgi izstrādā, lai pašvaldības attīstību nodrošināt, tad es domāju, ka tas ir svarīgi. Man tā šķiet, ka tas dokuments ir svarīgs un kaut kādā veidā mums ir jānonāk pie tām galvenajām daļām, kas tajā dokumentā, bet kā pašvaldības budžets ir svarīgs, tāpēc šis investīciju plāns ir svarīgs, viņi tur vispār nebija. Varbūt, ka šo izstrādātāju, tad mēs arī pie labu galvu mēs netiksim. Bet mēs jau esam tāpēc šeit deputātiem jau patiesībā jāatbilst, ka šīs programmas sapratas un deputātu politikas dokuments. Man jau bija, pēc, manuprāt, pagājušo gadu jau bija jābūt nodotam un apstiprinātam. Konsultantam bija jāsagatavot tā bāze, lai varētu, teiksim, tās izšķiršanās kaut kādas darīt. Viņam bija jāsagatavot tas priekšlikums, un es saprotu, lai varētu pieņemt lēmumus par to, kādas prioritātes izšķirēt būs, kādā veidā mēs to attīstīsim, kā mēs saplānosim. Tas būtu konsultantu uzdevums. Pārējais, jo vienalga ir deputāti un pašvaldības darbinieku uzdevums. Tas ir dokuments, kas darbojās nevis uz iedzīvotājiem, bet tieši caur domu. Un es domāju, ka viņam būtu jābūt tādam, kas kaut kā viedokli atspoguļo. Šobrīd viņš neatspoguļo gandrīz neko. Bet tekošā stratēģija, nevis stratēģija, tekošā taktika un darbība, vai tā nav daļa no stratēģija? Es domāju, ka jūs varētu paskatīties, ka mums ļoti daudz pašvaldību, kas raksta tos dokumentus tādus kādu, lai viņiem varētu arī strādāt, nevis tikai piekarināt plauktā pie sienas, mums ir tāds papīrs. Protams, jūs varat rokas novadīt iepazīties dokumentiem. Varētu tur tāds konkurents atbildēt, tā kā pašvaldības uzdevums. Redziet, kā ir mūsu globālajā skatījumā Latvijas mērogā. Mums ir tik daudz aģentūras, ministrijas, kas strādā ļoti daudz cilvēki, ierēģi, departamenti, dažādi, kas ar daudz ko nodarbojas un tiek radīti dažādi šie programmatoriski dokumenti, ilgtermiņa programmas, stratēģi. Ingu, es pateikšu, kas tā es klausījos, jūs paklausieties man arī, ja? Un dažādi šie dokumenti. Mūsu kaimiņi Igauni nosaka mērķis, ja? Nosaka konkrēti mērķis, ja, kas ir jāsasniedz. 1, 2, 3. Aiziet. Mums ir sadzīvots, nezinu kas, ja, un karājās plauktā, un nekas nenotiek, ja. Visi it kā baigi strādā, zum kā bitīts, un nekas nenotiek. Otra lieta, ja, šo te iepirkumu tālāk, kad mēs ar virzījām. Es cik atceros, tā bija laikam Utānas kundze, kas ieteica arī sadarboties ar šo uzņēmumu, kad ir tīri labas atsauksmes un ir dzirdēts, ja, par šī te
arī konsultācijas firmas tieši Artūra Saunis, ja, kā speciālisti. Ja. Tā es varbūt kļūdos, ja, bet tādīs laikos tā tas bija Ingūna. Ja. Un tagad ņemot vērā, ja sēdēt un kritizēt, ja mēs esam visi baigiem malači, tālāk, kad vajag iesniegt konkrētus priekšlikumus un sagaidām, viņi netiek. Šajā gadījumā arī vērtējot arī mūsu paraugošās ministrijas, ja, šo te slēdzienu noteikti sekojošo, kad ir šīs te nepilnības un tā tālāk, bet kā galīgi viņš būtu miskastē izmetams, nezvāja. Šie te investīcijas plāni, ja, ir vēl mums laiks, kā mēs dzirdējām, turpat 2 mēneši, kur mēs vēl varam precizēt, tas investīcija plāns ir, rīcības plāns un saistībā ar dažādām vīzijām tur arī, bet protams, viņš ir jāpilnveido, jānoformē, kā pieklājās, un es domāju, nebūs nekādas vainas, ja mēs gribam ļoti izteikti kaut ko elegantu tālāk, bet tomēr laiks pagājis, mēs esam muļājušies uz vietas. Pārējo deputātu domas arī gribētu dzirdēt par šo dokumentu, jūs reiz neesmu dzirdējusi. Es esmu viņu izteicies savā laikā un faktiski var šobrīd atkārtot un visu to pašu. Ingūnai ir no vienas puses 100% taisnība, viņam no otras puses ir arī 100% taisnība. Viņa kaut ko tā vienmēr ir pa vidu. Protams, ir ļoti viegli un labi strādāt, ja ir mērķis, bet jautājums ir kāda. Viena lieta ir, ja viņi ir viegli, saprotami un izpildāmi. Ja tas tā saucamā vīzijas lieta. Otra lieta, ja viņi sāk apdzīvot ar ūdeni, tas notiek ar šeit stratēģijā. Bet tur ir 70% ūdens un paņem to pašu svarīgāko ārā. Tas ir politisks jautājums. Tāpēc tas piemērs par to Igauniju, ja? Un to, ko tu saki, tur jau var apdzējot. Es gribu teikt, ka es gribētu aizstāvēt šobrīd gan savu valsts pārvaldu, tāpēc, piemēram, ilgtermiņa attīstības stratēģijas telpiskās attīstības perspektīva rakstīja mans departaments pats, un arī viena konsultanta, un viena palīga, mēs ar zīmēm un rakstījām un visu darījām paši. Tieši tāpat ir ar visiem likumiem un pārējiem normatīviem aktiem ministrija mēģinām konsultām. Es nezinu, kā traknīgums bija tajā laikā, kad jūs strādājat ministrijā. Šajā laikā jau sen vairs tā nav. Un ar kādus ūdeņus mums pārvairs nevaram atļauties rakstīt, bet man vienkārši nav laika. Ziniet, var būt dažādi viedokļi, kā ģips teica, tā taisnība var būt pa vidu, ja? Nevar noliekt valsts pārvaldes lomu, ja? Vispār valstiskumā un tā veidojumā, bet ir viens fakts, ja, kad papīra galā, ja, un beigās paši vai nezinām, ko mēs sarakstam, ja, un dublējās. Ir tā Ingūna, tas ir mans subjektīvs viedoklis, ja, kad ir šie te dažādi MK noteikumi, kas regulē, piemēram, pēc, ja, bedrīte ielā 25 mm, ja, MK noteikumi paredz, kad viņai ir jābūt aiztaisīt tik un cik stundu laikā, ja to neizdara, kam jāmaksā pašvaldībai, ja. Kas tad tos normatīvos sacījuši? Gaisa nokrituši. Es ļoti labi zinu, ka ir tāda iestāde kā Latvijas pašvaldības savienība, kas pārstāv pašvaldību intereses valsts pārvaldē. Latvijas pašvaldības savienība strādāja kopā neviens normatīvais akts, neaiziet ministru kabineta, pašvaldības savienība tam nepiekrīt. Neviens. Mūsu ministrijai, mums ir vienošanās pašvaldības savienība, mēs nevaram kas ir pretī valsts pārvaldi. Uz ko tas ir vērts? Man ir jautājums, jūs minējāt Igaunijas ļoti labo piemēru par to, ka viņiem ir vienkārši mērķi. Kāda ir Ikšķilas novada mērķi īsi? Vai dieniņās? Vai tad jūs sēžot kā deputāti, nezināt savus mērķus, ko tad jūs savā priekšvēlēšanas programmā tur sarakstījāt? Kaut kādas muļķības sadzējojāt, vai kaut kā rakstījāt paši? Tā kā ir. Bet vai jūs varētu šobrīd nosaukt to, ko jūs redzat? Ko redzat? Jūs tagad intervēsiet domas sēdē. Es domāju, domas sēde nav tā vieta, kur varat tās intervijas atnākt pie maniem uz interviju acis uz acīm jums iedošu. Nekāda problēma nav. Vai jums ir grūtība to izdarīt publiski? Publiski. Man nekādas grūtības nav bijušas, ja? Bet arī jūsu sarkasmu, jūs varat pati vai nepalikt ar savā viedokļi, ja? Es pārtraukšu šīs debatas. Lūdzu jautājumu, pilntermiņu stratēģiju. Jā, es tieši gribu uzdot jautājumu, vai tiešām nebūs svarīgi sarīkot, kā Linda tu solīja, ka mums būs deputātu starpā viena tikšanās, ka mēs šo stratēģiju pārnāsim. Tad bija atnācis toreiz konsultantu, kas vēl bija atnācis.
Gandrīz neviens deputāts nepiedalījās, viņš piecēlās un aizgāja. Es vienkārši sapratu, ka neinteresē īsti, tā dokumenta saturiskā puse nevienam īsti neinteresē. Vai tā ir tā problēma? Skaidrībā jau bija diezgan daudz deputātu. Kurš tad ir tas, kas piecēlās un aizgāja? Jā, un tad es gribēju vienkārši jautāt, kāpēc tās tikšanās mums ir kad vērtības un nav problēma. Vai mēs varam dabūt, bet man tas jautājums bija saistībā ar to, ka pēc tās sanāksmes mēs iesniedzām tos priekšlikumus, mēs sēdējām un runājām. Man ir jautājums, vai radusies kaut kāda vēl viena versija tam dokumentam pēc tā. Jo es iesniedzu arī priekšlikumus. Jā. Viņiem, jā. Es to neizdarīju oficiāli caur sekretāru, bet viņiem es esmu iesniegusi. Bet man jautājums, Urtāns kundzei, tie priekšlikumi bija pat taisno viņiem iesniegti kaut kā? Nē, tas bija tas, ko es rakstīju, tas, ko es ar tiem track change'iem labot, varam attīstības stratēģiju. Un viņš nosūtīts elektroniski? Ir tev. Man jāpārbauda, varbūt spamā ir vai kā savādāk. Jo savukārt es es biju labojis papīru formātā un es iesniedzu viņiem. Jo es to darīju mašīnā. Es arī iesniedzu viņiem, bet taisnā viņš bija sarakstījis uz laiku trūkumu dēļ, vienkārši sarakstījis.